Kameru paspēju ieslēgt, tikmēr mans pie līdakšs ir ticis. Pat zēnuki kaut ko ir dabūjuši, nu, tad nu dod tur. Sveiki, draugi mīļie, jā. Mans ir atkal copi. Mans ir atkal copi. Šodien gan ir tāds mierīgs tāds. Ir super mierīgs laiks. Mans grib paņemt, mans grib revanšēties pa iepriekšējiem vējiem, kas te bija. Nu, ir jau jūs jau skatījāties iepriekšējo video, ka bija. Vienīgais mīnus, kas ir mīnus asfaltā vienmēr. Labi jau ne tad cilvēkam nav. Migla ir baigā. Kamēr es te kameru paspēju, bļet. Maķi vašu kameru paspēju ieslēgt, tikmēr mans pie līdakšs ir ticis. Kā lai jums te parāda? Jums jau, kā lai es jums te parāda? Tikmēr mans pie līdekļos ir ticis kaut kādā veidā. Līdekļos esmu ticis. Domāju, ka šodien būs tāda pašvāka cope, bet... Te pirmā zaļsvārds esmu ticis. Nav traki iedīvs. Uz roterī. Draugīļie. Mēriņš. Jāštelē jau laikam jūs būs uz galvas. Štelēšies uz galvas. Apsveicu sevi ar jūs. Sevi apsveicu, jā. Un jūs apsveicu pa līdaku. Uzstēli jūs uz galvas, lai jūs ar kaut ko redzētu. Pamētās, reka, tiku pie pirmās līdaciņas. Un necerēti ātri. Nu, viens puses tas nav labi. Ka tik ātri tiek pie līdakas. Bija vēl viena maza copa. Nu, tā tik bija copīta. Skrēja pakaļ vizulītim, paķēra, uzsita. Bet vairāk ar nekas nebija. Te ir tik sekls vietām, kad daži ar elektromotoru nevar nemaz pabraukt. Ūdenzāles, nu te ir daudz, pusmetra dziļums. Praktiski visur tā ir. Ūdens gan ir dzīdars. Dzīdars ir ūdens. Nu tā ir pārsvarā visur. Ar elektromotoru, pabrauc un visur ķerās. Da labāk lēnā garā ar airīšiem pabrauks. Mētāja šitādu šedevru. Banāniņš vai kā viņš skaitās čortjovā. Vilksjovā, Pagaidām bez rezultāta. Pagaidām bez rezultāta. Brauksim meklēt vēl uz priekšu. Ja nav, te jau var paērēties, nav nemaz tik smagi.
Šitādā placītī tak. Vajadzētu sēdēt kādai mamai. Kādam šukika, šupam. Te nesēt. Mednieki ar kaut kur bahalē. Pat baigi bliež. Pat zēnuki kaut ko ir dabūjuši. Tad dod tur. Zēni dod no visiem stobriem. Šuki tik labi ņemtu kā zāles, kur man liekas, ka jābūt līdakām, speriem, kubiem, piekabēm, fūrēm, nezinu, bet nav. Neņem! Tāda halabēdz, tu pa vīzuli. Nevarēju saprast. Drīzākais jau. Te jop, cik redzējāt? Bēja. Toptīte bija. Nevarēja saprast. Baigi švaki paņēma. Skaisti vieta. Ir jābūt kādai līdeķelai, no? Jābūt kādai. Neviena, nu? Jā, zāles jau gan forši ņem. Man jau nāk virsū galīgais besters. Es ielīdis visādos brišņos lien iekšā, ļišbilīda, kur dabūt. Bija, vēlēns nāca pakaļ. Paķers vēlreiz. Kur te patās nogriezās, bļaļ. Nāca pakaļ. Hop. Tu te pat nepagaršoji. Blin. Viņa pat nepagaršo. Atspējams. Augsti arī nav. Pieteic. Pieteicās viens. Tad viena ir jau. Tā jau laivais pies virsū. Muka līdaķa jau. Nāc no šurp, meitene. Nāc no šurp. Nu, tad beidzot esam tikuši atkal pie viens līdaķels, Nav liela jau, bet, smuka līdaķelīte, esam tikuši. Jā, viņas līdaķels sēž, atklātā vietā meklē nav. Viņas šitādos grāvīšos, vismaz šinēsās tādos grāvīšos salīduši. Un arī roterīti. Citu neko negrib. Roterīti, jā. Ūdensrozes te tāds visāds placīši. Pamēģinās te ūdensrožu placīti pamētāt, Placīšiem te pamētāt. Aha. Nezinu, vai jūs redzējāt. Nāca pakaļ, bet nedabūja.
nedabūju uzraukties. Mums vēlreiz paņem jau. Nu. Aha. Tepat vieniņi ir, voku tur. O, maziņš. Mums ko redzēt. Maziņš, un kur dūčelīts, kur man, Maziņš duņčuks. Nu, parasti jau tā ir. Liekas, un vieta kapitāla jābūt līdakad. Nav, hoć karies. Domā, nu labi, te tāda kā bedrīte, nu iemetīs te kaut kur. Atsaps ir uzreiz. Sēžu, baudēju. Laiks jau nu gan ir debišķīgi foršs. Pat mētāt vairs negribās. Gribās prostu sēdēt. Sēdēt un izbaudīt silto dienu. Vietas te ir super. Vietas te ir super ideāli. Dziļums ir normāls. Apakšā zāles. Roterīti vai vizulīti belts pa virsmu, tur apakšā sēž hišņiks un caps. Bet redz, ka tā nenotiek. Kā to es izdomāju. Tā tas nenotiek. Tāpēc jau viņi ir plēsēs. Viņai labāk zināms, kur slēpties. Rezultāts švaks, jā. 2 līdaciņas tikai. Nu, līdaciņas. Pa līdakām viņas nosaukt nevar vēl. Līdaciņas. Tik kolosāls laiks. Negribās pat mājās braukt. Jau 5 kaut kādu laikam māk. Es skatījos 5. Uz mīnus. Uz doto brīdi man jau vairs zivs mēģinās. Interesē izbaudīt vēl pēdējās, gan jau ka pēdējās siltās dienas